Arī Vitoļiņa acīs un skatīties, kāds viņam īstenībā būs šeit. Otlaks ir Ipolnos, Kārs Labinskis ir pirmais pie tās. Un ieraid ripvārtos 1-0. Latvija ir vadībā izbraukumā Slovākijā. Oskars Labinskis neatkāpjās, tas kārtīgs raksturs spēlētājs. Tagad arī viņš arī reiz uz zilās līnijas. Zila pa kreisi, ātri izspēles vidu, meties plātiem, vēl viens meties un 2-0. Denis Smirnovs. Vēl viens Šveices Nacionālās līgas spēlētājs gūst vārtus skatiskajā vairākumā ar atkārtot mēģinājumu. Labi tālu diagonāli. Uzbrukuma zonā tiek Slovāki no tūzdistants. Vēl viens meties Gudļevskis. Tiek iestumts vārtos. Skatīsies video atkārtojumu tiesneši. Pirmais lēmums ir, fakts ir konstatēts, ka ripa ir vārtos. Kā tas ir noticis, tagad varēs arī diskutēt. Ļoti interesanti šīs epizodes vienmēr ir caurskatīt ar vārtsarga traucēšanu, tīpaši situācijā, kad pārbaudas turnīrs 3 komandām. Te ir Balcers uzbrukumā, plauks metiens un vārti! Rudolfs Balcers! 3-1. Precīzi plauks metiens. Šveices Nacionālās līgas divkārtējais čempions. Panāk uz tablo atkal 2 vārtu pārsvaru. 92% atvērīto metienu izslēgšanas spēlēs. 5 spēles viņš aizvadīja. Vēl 2 sezonas pirms tam, 2 sezonas pēc kārtas bija atzīts viņš par labāko vārtsargu Vācijā, bet te ar cīņu līdz galam! Ripa tiek iestumta vārtos. Te jautājums vēl par to, kurā brīdī arī atskanēja tiesneša svilpi. Manuprāt, vēl vārtsargam Ripai esot zem kājsargs bija atskanējis svilpi. Varbūt, ka Pagula Pīnskis iesaist. Varam apsveikt, protams, arī mūsu U18 izlases ar lielisko turnīru, bet varam apsveikt arī pieaugšo izlases ar vēl vieniem gūtiem vārtiem. Zabusovs